Bet mūsdienu Krievijā pie varas ir VDK režīms, kurš grib atjaunot šo padomi, tātad impēriju no jauna. Bet tas neizdosies. Lai kā viņi arī to mēģinātu, tas neizdosies. Un es pateikšu jau kāpēc. Šeit es gribētu jau parādīt tātad jau vienu savu vēsturisko atziņu. Jā, pie kuras es pats esmu nonācis. Kad cilvēks vēsturē nav bijusi neviena impērija, kas pēc savas sabrukšanas būtu atjaunojusies. Nav tādas impērijas. Tātad nesenā Asīrija, tātad nesenā Roma, ne arī tātad Vācijas impērija atjaunosies jau kādreiz, un neatjaunosies arī Padomju Savienības impērija. Lai kā arī to Kremlis arī mēģināt arī darīt. Tā kā nekas arī nesanāks. Tad visiem labu vakaru. Man sauc Oskars Krīgers, es esmu vēstures maģistrs. Ja? Tad kādu laiku studēju arī doktorantūrā, bet nācās doktorantūras studijas atstāt, ņemot vērā to, kāda ir situācija ar to finansējumu vēsturniekiem. Es ļoti ceru, ka situācija mainīsies, lai es varētu atgriezties studijās atpakaļ un iegūt doktora grādu vēsturē. Un tad jau es ļoti ceru, ka varēšu mācīt militāro vēsturi aizsardzības akadēmijā, kā Dievs tālāk dos. Tātad mana šīs dienas lekcijas tēma ir Padomju Savienības loma otrā pasaules kara izraisīšanā. Mēs par to ļoti daudz ko zinām, tā teikt. Mums ļoti daudz, kas atklājas, ir pēc Padomju Savienības tās sabrukuma. Ja? Bet tā pašā laikā, protams, vēl ir ārkārtīgi daudz ko pētīt. Ir vēl ārkārtīgi daudz vēl detaļas, un ne tikai otrā pasaules kara laikā, bet arī starpkara periodā. Jo interesanti ir tas, ka Padomju Savienība bija tieši un atklāti iesaistījusies jau starptautiskajā krīzē 30. gados, tad kur arī izraisīja to otro pasaules karu. Tātad, un tas nav sākot ar Molotova-Ribbentropa paktu, tas ir daudz ātrāk. Un tātad, es, protams, savā lekcijā ļoti vispārīgi šo visu tēmu raksturošu, jo tāpēc, kad par katru no šiem tematiem, kas būs, par to var stāstīt ļoti, ļoti ilgi un dikti. Ja? Tieši tāpēc es pacentīšos jums sniegt tādu ļoti vispārīgu izklāstu par to. Sākot ar to, kā jau Kārlis Marks un Friedrichs Engels jau sludināja to, ka komunismam ir jāsagrābi vara visā jau pasaulē. Tad to visu turpināja jau Ļeņins un tad jau Staļins. Mēs analizēsim to, kā jau starpkara periodā Padomju Savienība mēģināja pievienot sev jaunas valstis. Cik liela bija Padomju Savienības loma otrā pasaules kara izraisīšanā, un kāpēc mēs nekādā gadījumā nevaram uzskatīt par to, ka tad, kad Vācija uzbruka Padomju Savienībai, tad Padomju Savienība it kā ir tāds kā nevainīgs kara upurs. Ja? Tā absolūti nav taisnība, un savā lekcijā es to pierādīšu. Tā pašā laikā es savā lekcijā atspēkošu mītus, gan padomju laiku mītus, gan arī mītus, kas ir radušies pēc Padomju Savienības tās sabrukuma. Jo vēsturiskajos procesos ir tāda realitāte, un arī vēstures pētniecībā ir tāda realitāte, kad vienus mītus aizvieto citi tātad mīti. Ja? Runāsim arī par tēmām, par kurām ir zināms, es salīdzinoši diezgan maz. Ja? Un tagad varbūt sāksim ar pašiem komunismu pirmsākumiem, jo tieši komunistiskā ideoloģija ir tā, kas mums ļoti labi palīdzēs jau saprast, tātad kāpēc Padomju Savienības ārpolitika bija tendēta uz militāro agresiju un uz citu valstu iekarošanu. Ja? Viss, protams, jāsāk ir ar Kārlu Marksu un Friedrichu Engelsu. Lūk, šie divi 19. gadsimta domātāji savos darbos atklāti aicināja proletariātu sagrabt varu, lai arī kur viņi atrastos. Ja? Tātad vispasaules proletariāta revolūcija. Un kā Kārls Marks un Friedrichs Engels uzskatīja, ka karš ir vajadzīgs, tāpēc, ka karš visu novājina, karš rada ļoti lielu spriedzu, tātad ekonomisko depresiju. Tātad, citiem vārdiem sakot, ir ļoti labi apstākļi tam, lai šī proletariāta šķira pārņemtu varu. Ja? Tātad, savukārt, ja notiek vispasaules karš, tad tā ir vispasaules jau revolūcija. Tātad Ļeņins un Marks viņi nenodzīvoja līdz 20. gadsimtam, bet viņiem atradās turpinātāji, un tas bija Ļeņins un Staļins. Ja? Tātad Ļeņins, mēs zinām, ka tā, kad sākās Pirmais pasaules karš, viņš bija ļoti priecīgs par šo Pirmo pasaules karu, jo viņa aprēķins bija tieši tāds, ka Pirmā pasaules kara rezultātā novājināsies valsts, un tie būs labvēlīgi apstākļi tam, lai varētu īstenot šīs padomju revolūcijas. Tātad Krievijā, Eiropā un visur citur jau pasaulē. Tā. Vispirms tad parunāsim par komunisma ekspansiju Krievijas pilsoņu kara laikā no 1917. gada līdz 1922. gadam. Ja?
Tā, mēs zinām, ja, kad Krievijas impērija iesaisties pirmajā jau pasaules karā, ja, un Krievijas impērija bija viena no tām, kas bija vissliktāk gatava šim karam. Patiesībā vissliktāk. Un tāpēc šī ekonomiskā krīze Krievijas impērijā bija graujoša dēļ kara. Ja? Un ļoti nobrieda apstākļi tam, lai Krievijā uzsākto šī bolševiku revolūcija. Ja? Tātad Krievijā notika šī bolševiku revolūcija, kad bolševiku partija, kur vadīja Ļeņins, viņi sagrāba varu. Ja? Viņi sagrāba varu. Un viens no pirmajiem Ļeņina uzdevumiem bija vispirmkārtām nostiprināt varu jau pašā Krievijas iekšienē. Ja. Tā, Ļeņins uzskatīja tā, ja, ka labi, komunisms nav pagaidām uzvarējis visā jau pasaulē, bet viņš pagaidām uzvarējis ir vienā valstī, un tas ir Krievijā. Un tagad ir jānostiprina vara, un tas komunisms pēc tam jāizplat ārpus Krievijas. Bet, lai savu varu nostiprinātu, te Ļeņinam bija ļoti svarīgi vispirmkārtām noslēgt mieru ar Vāciju, ar ķeizarisko Vāciju, jo Vācija un Krievija vēl joprojām bija kara stāvoklī. Un tad 1918. gadā tika noslēgts jau tas, ko mēs jau pazīstam kā Brest-Litovskas miera līgums. Ja? Tātad tas notika 1918. gada martā, kad Ļeņins piekrita pilnībā visām Vācijas prasībām. Ja? Tā skaitā atdot visu Baltiju, tātad Ukrainu, ja? Tad citiem vārdiem sakot, tātad atdot tos reģionus no Krievijas, kas bija ekonomiski ļoti attīstīti. Ja? Jo Ļeņins saprata, ka tikai tā viņš var noturēt to savu varu. Pretējā gadījumā vācieši ieies jau Petrogradā, un tad notiks tas, kad viņu pašu gāzīs. Ja? Un tad viņš pieņēma lēmumu piekrist visām Vācijas prasībām, ja? Un vāciešiem tika atdots viss tas, ko viņi bija prasījuši. Ja? Nu, lūk, un tādā veidā karš Austrumu frontē izbeidzās. Un tādā veidā Ļeņins varēja nostiprināt savu varu Krievijas iekšienē. Ko viņš arī izdarīja? Un tāda situācija bija līdz pirmā tā pasaules kara beigām. Bet pēc tam, kad pirmais pasaules karš beidzās, un, kā mēs zinām, Vācija šo karu zaudēja, tad Ļeņins uzreiz šo miera līgumu izbeidza ar Vāciju, un tūlīt tās pat viņš uzsāka jau komunistisko ekspansiju visā Austrum Eiropā, tā skaitā Vācijā. Tātad šeit jūs principā kartē varat redzēt, kur padomi Krievija mēģināja izplatīt savu tātad ietekmi ar bruņotu spēku. Latvija, jā, un tās mums ir brīvības cīņas, Igaunija, Lietuva, Polija, tātad Ungārija, arī tā skata Ukrainas, starp citu. Nu, lūk, un arī Vācijā, mēs zinām, ja, ka Vācijā bija visi šie marksistu nemieri, ja, tātad visās tādās daudzās Vācijas galvenajās pilsētās Brēmenē, Berlīnē, Minhenē, ja, tātad, un šos te marksistu, tātad šos te revolucionārus, kas Vācijā īstenot dumpjus ar mēģinājumu pārņemt Vācijā varu, viņiem atbalsts nāca patiešo no padomi Krievijas. Tātad mēs redzam, ja, kad uzreiz jau pēc savas izveidošanās padomi Krievija, tas, ko viņi mēģināja darīt, iekarot un pievienot sev jauns jau teritorijas. Nu, mēs zinām, ka bolševikus no Eiropas izsita ārā. Ja? Bolševikus no Eiropas izsita ārā, un šīs pirmais mēģinājums viņiem ieviest Eiropā jau komunismu beidzās neveiksmīgi. Ja? Bet Ļeņins nosprieda, ka nekas, laiks ies uz priekšu, un mēs gaidīsim, un tad, kad no jauna radīsies izdevīgi apstākļi, mēs atkal to visu jau turpināsim. Un nevelti bija tā, ka Ļeņins teica, miers tā ir atpūta pirms kara. Ka tā teica Ļeņins, un tā teica arī Staļins. Ja? Tātad tagad būtiska nianse par Padomju Savienības izveidošanos. Tātad pēc tam, kad ekspansija uz Eiropu bija cietusi neveiksmi, un tātad, ja tā bija tāda Ļeņina ārpolitiskā izgāšanās. Bet tā pašā laikā viņam bija izdevies nostiprināt varu tātad gan Krievijā, gan arī Centrāla Āzijā, gan arī Kaukazā. Un tad izveidojās Padomju Savienība 1922. gadā. Un, ja mēs paskatāmies uz Padomju Savienības ģerboni, ja, tad šeit ir arī tāda ļoti būtiska nianse. Mēs redzam, ka šīs ģerbonis ir, tur attēlot, ir jau pasaule, un visa pasaule ir sarkanā krāsā. Tātad jau šajā te Padomju Savienības jau ģerbonī ir ļoti skaidri un gaiši jau parādīts to, ar kādu mērķi izveidoti Padomju Savienība. Ja? Tātad pakļaut sev visu pasauli. Tātad visur tur, kur vien ir iespējams izplatīt jau komunismu. Ja? Un par to mēs pārliecināsimies arī tālākajā lekcijas gaitā. Ja? Tā.
Bet Ļeņins tā teikt, nesagaidīja jaunus apstākļus tam, lai no jauna izplatītu jau komunismu, jo viņš mira. Jā, viņš mira tātad 1902, tātad jau 24. gada janvārī. Tātad šeit ir Ļeņina bērs, ja? Un attiecīgi pēc tam radās, protams, jautājums par to, kurš būs nākošais Padomju Savienības vadītājs. Mēs zinām, ka notika ļoti intensīva cīņa par varu, un šajā cīņā par varu uzvarēja Josifs Staļins. Ja? Uzvarēja Josifs jau Staļins. Nākošā. Jā. Ļeņina mausolejs. Nākošā. Bet šeit ir nepieciešams uzsvērt vienu ļoti svarīgu lietu. Tikko Ļeņins bija nomirs, vēl tikko bija sākusies cīņa par varu. Un paskatieties, jau Padomju Savienība īstenoja pirmo mēģinājumu nostiprināt savu kontroli pār citu valsti. Un tā bija Igaunija. Un tagad varat iepazīties ar informāciju par to, kas tad notika Igaunijā 1924. gada 1. decembrī. Okay. Tātad 1924. gada 1. decembrī Igaunijas komunisti ar tiešu Padomju Savienības atbalstu uzsāka bruņotu dumpi Tallinā ar mērķi sagrābt varu. Viņi sāka sagrābt visus galvenos objektus Tallinā. Un Igaunijas armija izsludināja valstī kara stāvokli. Un tajā pašā dienā šo komunistu dumpi izdevās apspiest. Bet, ja tas nebūtu izdevies, tad Igaunija būtu kļuvusi par jauno Padomju Savienības republiku jau 1924. gadā. Redzam, ja, ka tikko pilsoņu karš beidzās jau Krievijā, ja, Padomju Savienība mēģināja jau vienu valsti sev pievienot. Ja, un tas ir vēl pirms tam, ka nacisti vēl bija nākuši pie varas, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, ja, tātad tas ir piemērs ar Igauniju. Un pēc tam, protams, pie varas nāca Josifs Staļins jau 20. gadu beigās. Ja? Un Staļina tā politika bija sekojoša. Ja? Viņš gribēja pataisīt Padomju Savienību par milzīgu, gigantisku industriālu valsti, un šīs industrializācijas ietvaros izveidot arī ļoti stipru un varanu armiju, ar kuru tad viņš arī varēs, kad situācija to atļaus, pievienot Padomju Savienībai jaunas jau teritorijas. Un kā es jau pašā sākumā biju teicis, mums pieņems ir uzskatīt, ka Padomju Savienība savu agresiju sāka ar Molotova-Ribbentropa paktu. Ja? Bet tā tas īsti nav. Padomju Savienība savu agresiju uzsāka jau daudz ātrāk. Ja? Es jums jau vienu piemēru jau pateicu. Ja? Tas bija tas, kas notika Tallinā jau 1924. gada decembrī. Un tagad paskatīsimies to, ko Padomju Savienība darīja 30. gados. Ja? Tā nākušais. Ja? Tātad Staļinam viennozīmīgi bija absolūta vara. Ja? Viņam bija absolūta vara pār visu, un viņa vārds bija likums. Un tad 30. gados industrializācijas ietvaros viņš uzsāka tādu procesu, ka ļoti strauji tika palielināti sarkanās armijas bruņotie spēki. Jā, tad ļoti strauji tika palielināts sarkanās armijas bruņotie spēki. Šeit jūs varat iepazīties ar cipariem, cik strauji 30. gados pieauga sarkanās armijas skaitliskais sastāvs. Ne tikai karavīros, bet arī tankos un lidmašīnās. Okay. Tad iepazināties. Jā. Tad pa 30 gadiem Staļins jau paspēja izveidot tādu armiju. Var rasties jautājums, priekš kam te viņam bija vajadzīga tik milzīga armija. Taču 30. gadu sākumā vēl, tad Vācijā vēl pat nacisti nebija vēl nākuši pie varas. Ja? Staļins lika strauji jau palielināt armijas skaitlisko sastāvu. Savukārt konflikta ar Japānu sāksies tikai 30. gadu otrajā jau pusē. Bet par spīti tam Staļins pielika visas pūles, lai sarkanās armijas skaitliskais sastāvs nemitīgi augtu. Ja? Jautājums priekš kam? Atbild manā skatījumā ir skaidra. Ja? Un no tā, ko es esmu pētījis, es varu izsecināt tikai vienu. Tātad armija, kas bija vajadzīga
tam gadījumam, kad atkal radīsies iespēja to komunismu izplatīt ārpus Padomju Savienības robežām. Un tagad es gribētu drusciņ pakavēties pie pašas sarkanās armijas kā tādas. Ja? Tā šeit mēs varam redzēt, kur ir sarkanās armijas tanku manevri 1935. gadā. Šeit jūs varat redzēt, tātad vienu no Padomju Savienības tanku modeļiem, tas ir BT tanks, ar ko viņš bija unikāls. Ar ko viņš bija tad unikāls? Piemēram, šīs ir Padomju tanks BT5. Viņš varēja braukt gan ar riteņiem, gan ar kāpurķēdēm. Ja? Tātad, piemēram, tanks brauca kāpurķēdēm. Viņš brauc pa kaut kādiem tādiem meža ceļiem, ja? Un pēkšņi viņš ir uzbraucis uz līdzena ceļa, ja? Uz kura labāk ir braukt ar riteņiem. Un tad notiekās, ka tanks apstājās, jau tankisti izskāpja ārā, viņi noņem kāpurķēdes nost. Un nebija īsti tā, kā rakstīja šīs Suvorovs savā leģendārajā grāmatā jau Lēdalaus, ja, ka šīs tanks bez mazajā varēja nomest no kāpurķēdes un tad virzīties jau tālāk, jau pa gludiem ceļiem. Nē, tā īsti nebija. Notika tā, kad, ja bija līdzenas ceļš, kā es jau teicu, padomju tankisti izkāpa ārā no tanka, viņi noņēma nost kāpurķēdes un nolika viņus uz tanka virsmas. Un tad jau brauc ar riteņiem. Un ja līdzenas ceļš beidzās, un ja sākās kaut kādi meži atkal, tad atkal padomi tankisti apstādināja tanku, noņēma nost kāpurķēdes un uzlika atpakaļ virsū. Un tad jau varēja pārvietoties uz kāpurķēdēm. Tātad ar šo tanku varēja ļoti labi pārvietoties gan pa Padomju Savienības ceļiem, gan vēl jau labāk ar viņiem varēja pārvietoties pa Eiropas ceļiem. Tā, un šeit jūs varat redzēt apliecinājumu tam, ko es stāstīju. Ja? Kur šīs pats padomi BT tanks ar riteņiem un kāpurķēdes ir nolikts lūk šeit augšā. Ja? Tā. Jā. Un tad visus 30. gadus notika ļoti strauji tas, ka sarkanās armijas skaitliskais sastāvs tad auga. Jā, Tā. Tad tagad, ja mēs runājam par starptautisko krīzi kā tādu, ja, mēs zinām, ja, pēc vēstures literatūras, ja, un pēc vispār zināmiem jau faktiem, ka šo starptautisko krīzi izraisīja 3 valstis. Tā bija nacistiskā Vācija, tā bija fašistiskā Itālija un tā bija militaristiskā Japāna, ja, kas veidoja savas impērijas un viņas tas savas impērijas veidoja ar bruņoto spēku to palīdzību. Ja? Tātad Vācija stiprinājās Eiropā, tad Itālija stiprinājās Āfrikā un Balkānos, savukārt Japāna stiprinājās Āzijā. Bet bija vēl viena valsts, kuras karoks patiesībā šeit ļoti labi iedarētos. Un tā, protams, ir Padomju Savienība. Jo, kā es jau teicu, Padomju Savienība arī ļoti lielā mērā izraisīja šo starptautisko krīzi 30. gados. Tā. Un tagad parunāsim par vienu tādu ļoti būtisku lietu, kas notika 30. gadu laikā, ja, kad bija šī starptautiskā krīze. Un šeit iet runa par Spānijas pilsoņu karu un par Padomju Savienības iesaistīšanos jau šajā Spānijas pilsoņu jau karā. Tā. Spānijas pilsoņu karš ļoti īsi runājot, ja, un šeit jūs varat arī iepazīties. Ja tas bija konflikts, kas izcēlās jau politisko domstarpību rezultātā starp spāņu nacionālistiem no vienas puses un starp republikāņiem, kas bija komunisti no otras jau puses. Ja? Un šīs viņa politiskās domstarpības pārauga jau karā. Un kā mēs redzam, tātad karš plosījās vesels 3 gadus, no 1936. gada līdz pat 39. gadam. Ja? Tas bija ļoti asiņains un šausmīgs karš, kas Spānijai prasīja ļoti lielus upurus. Tā. Nākošo tā. Spāņu nacionālists, kuru galvenā figūra bija Franko, atbalstīja nacistiskā Vācija, tā fašistiskā Itālija un Portugāla. Kā mēs šeit varam arī redzēt, ja šeit uz plakāta ir rakstīts, tātad es esmu sveicināta Spānija, es esmu sveicināta tātad Itālija, Vācija un Portugāla. Ja? Tātad šīs 3 valstis jau sniedza spāņu nacionālistiem tātad militāro un ekonomisko to palīdzību. Tātad no otras puses bija republikāņi,
No otras puses bija republikāņi, jā, un republikāņus, kas bija marksistiski noskaņot, viņus, protams, atbalstīja Padomju Savienība. Jā, viņus atbalstīja Padomju Savienība ar visu nepieciešamo. Un tagad sīkāk par šo Padomju Savienības atbalstu es jums izstāstīšu. Un tagad iepazīsties ar faktiem, jā, par to, cik tad milzīgu atbalstu šiem spāņu republikāņiem sniedza Padomju Savienība. Kad caur Vidusjūru gāja Padomju Savienības kuģi, ja, kas uz Spāniju veda republikāņiem visu nepieciešamo. Un tie ir fakti. Bija arī, jā, diemžēl. Tātad izlasiet. Tā, jā, tad tagad varam iet tālāk. Jā, nākošu. Nu, tad mēs redzam, jā, cik milzīgu palīdzību sniedza Padomju Savienības Spāņu republikāņiem. Piegādājot gan ieročus, gan tankus, gan arī līdmašīnas, un arī brīvprātīgi brauc no Padomju Savienības un iesaistījās jau šajā Spānijas pilsoņu jau karā. Jā. Šeit mēs varam redzēt, kur ir padomju tanki jau T-26, kas piedalās Spānijas pilsoņu jau karā. Tātad, šeit ir padomju brīvprātīgo tankistu grupa, kas ir ieradusies Spānijā, lai karotu pret spāņu nacionālistiem. Nu, un šeit arī ir tie paši padomi tanki jau T-26, jau te kurus vada tātad šīs republikāņu un padomi ekipāžas. Ja? Un tad šie tanki attiecīgi iesaistījās cīņās pret nacionālistu spēkiem. Ja? Tā nākoša. Un šeit mēs varam redzēt, te ir viens no sašautajiem padomju tankiem, jau kur sašāvuši ir spāņu nacionālisti. Ja? Tad šī Spānijas pilsoņu kara cīņās. Un tagad pats galvenais jautājums rodas par to, priekš kam tas Staļinam vajadzēja grūst tik milzīgus resursus, lai palīdzētu Spāņu republikāņiem. Nu, kur atrodas Spānija un kur atrodas Padomju Savienība? Ja? Pēc būtības tas Staļinam ir absolūti vienalga, ja? Kas tur Spānijā uzvarēs. Ja? Jo kā tas saistīts ir ar viņa impēriju, ja, kas atrodas diezgan tālu no Spānijas. Ka Staļinam savu problēmu pietika, bet par spīti tam viņš 30. gados ļoti aktīvi atbalstīja šos Spāņu republikāņus. Manā skatījumā atbilde var būt tikai viena. Lai republikāņi uzvarētu un lai Spānija kļūtu par komunistisku valsti. Nu, tad iedomājieties, kas būtu bijis, ja Spānija kļūtu par komunistisku valsti. Tas Staļinam būtu izcils plātsdarms, rietumos, no kura komunismu izplatīt jau tālāk uz Franciju un uz citām Eiropas valstīm. Šeit jūs varat redzēt tādu ļoti unikālu bildi, kur ir padomi līdotāji vienā no Spānijas līdlaukiem. Ja? Tad tie padomi līdotāji, kas ieradās kā brīvprātīgie jau karot Spānijā pret nacionālistiem. Ja? Tā. Un šeit ir Spānijas republikāņu armijas jau karavīri. Ja? Jau pēc bildes mēs varam redzēt, ar kādu ieroci viņi ir apbruņoti. Viņi ir apbruņoti ar ložmetēju, kas ir piegādāts no Padomju Savienības. Un tagad es pastāstīšu nākošo vēl vienu tā ļoti skarbu epizodi, kas notika šī Spānijas pilsoņu kara laikā. Un tās ir Spāņu republikāņu jau zvērības, kas tika pastrādāts pret mierīgajiem iedzīvotājiem, tad šī pilsoņu kara laikā. Mēs zinām, ka komunistiskā ideoloģija ir ateistiska ideoloģija, un viņi noliedz jebkādu reliģiju. Ja? Un līdz ar to šie spāņu komunisti ļoti aktīvi vājāja katoļu jau baznīcu tad visā pilsoņu kara laikā un visās tajās jau zemēs, kuras viņi kontrolē. Šeit jūs varat redzēt tādu šausmīgu bildi, kur spāņu republikāņi atklāja uguni uz Kristus statuju. Ja? Priekš viņiem tas nav nekas. Ja? Priekš viņiem tā ir statuja, kas simbolizē to morāli, kas viņiem ir ienaidnieks pēc savas būtības. Lai gan vienīgais ir jāsaka, šeit jāsaka ir tā, šeit tajā bildē, tā Kristus statuja, viņa ir tā visai, nepārāk labi redzam, un tāpēc viņi šeit tik tā, notuningot, lai viņi tā izceltos, bet jebkurā gadījumā tā ir īsta bilde.
Tā, un te šeit jūs varat redzēt, tā ir viena no sagrautajām katoļu jau baznīcām, jau kuru izpostījušie Spāņu republikāņi. Cik es pētījis esmu šo tēmu, es varu pateikt tā, ka izpostīto baznīcu jau skaits ir diezgan baiss. Tikai vien 1936. gadā Spāņu republikāņi viņi nopostīja 170 katoļu baznīcas pavisam, ja? Un pārējos gados tas viss turpinājās līdz pat Spānijas pilsoņu kara beigām. Ja? Vairāk tūkstoši katoļu priesteri jau tika nošauti, ja? Mūķens tika varotas, spīdzinātas, ja? Un pēc tam nogalināts. To visu darīja šie Spāņu republikāņi, kurus pilnībā atbalstīja Padomju Savienību. Un tas viss notika vēl pirms otrā pasaules kara izcelšanās. Nu, tā kā mēs redzam, ja, tur, kur sarkanais mērs nāk, ja, tur sāks ārprāts. Jā, nu, un tad beigās Spānijā uzvarēja, protams, nacionālisti. Ja? Uzvarēja nacionālisti, ja? Tad šīs pilsoņu karš beidzās ar to, kad republikāņi šo karu zaudēja. Ja? Un tā kā uzvarēja nacionālisti, tad, protams, kad katoliskā kultūra Spānijā tas saglabājās. Pie tam jāatzīmē, ka Franko, kurš pēc šī pilsoņu kara kļuva par absolūtu Spānijas līderi, ja, par diktatoru, tad viņš savu valsti neiesaistīja jau otrajā pasaules karā kopā ar Vāciju. Ja, jo viņš atsaucās uz to, ka viņa zeme ir pārāk smagi cietusi no pilsoņu kara, un tāpēc Spānija ir jāatkopjas, ja? Un viņi nevar iesaistīties jaunā konfliktā. Ja? Protams, ka Vācija par to nebija apmierināta, ja? It sevišķi tāpēc, ka Vācija taču bija palīdzējusi jau Franko gūt šo uzvaru, ja? Bet tomēr Franko jau pateica, ka nē, ja? Ka Spānija karā kopā ar Vāciju neiesaistīsies. Lai gan Spāņiem bija tā zilā divīzija, kas devās kārot uz austrumu fronti, ja, no Spāņu brīvprātīgajiem, ja, bet jebkurā gadījumā Spānija tomēr viņa atturējās iesaistīties jau jaunā karā, un šoreiz tas būtu kopā ar Vāciju. Tā. Un, nu lūk, tāda bija Padomju Savienības ārpolitika, jau 20. un 30. gados. Tātad jau mēģināja sagrābt jau divas valstis. Tā, un tagad mēs pietuvojamies, protams, ka Molotova-Ribbentropa paktam, un tā sakām Austrum Eiropā. 1939. gada augustā. Tā. Nu, tātad es sīki detaļās neiedziļināšos, ja, vairāk vai mazāk mēs visu zinām, tad kāpēc notika Molotova-Ribbentropa pakts, ka Hitlers grasījās uzbrukt tai Polijai, bet tā pašā laikā viņš saprata, ka viņam nepieciešams ir jauns sabiedrotais. Ja, jo Anglija un Francija jau pateica, kad ja būs uzbrukums tai Polijai, mēs pieteiksim karu Vācijai. Tātad priekš Vācijas tas nozīmē to, ka Vācijai būs jākaro jau divās frontēs. No vienas te puses pret Poliju, un no otras jau puses pret Franciju un Angliju. Ja? Nu, tas Vācijai ir krāsns neizdevīgs stāvoklis, ja? Un tāpēc Vācija saprata, ka, lai viņi īstenot šo uzbrukumu jau Polijai, viņai nepieciešams jauns sabiedrotais. Un tā sākās pārunas starp Padomju Savienību un Vāciju. Un šo pārunu rezultātā atklājās, ka abām divām valstīm ir ļoti daudz kas kopīgs. Tiesa gan grūti ir pateikt, kurš pirmais nāca klajā ar iniciatīvu par to, kad ir jādibina draudzīgas attiecības. Vai šī iniciatīva tika izrādīta no Vācijas puses, vai no Padomju Savienības jau puses. Grūti ir pateikt, ja? Bet jebkurā gadījumā notika tā, ka 39. gada augustā tad šīs abas divas valstis jau saprata, ka viņām ir kopīgs intereses. Tā. Ja? Un vispirmkārt tas izpaudās jau tajā, kad ir jāsadala Polija un jāsadala Austrum Eiropa. Tā nākušo. Nu, tad šeit mēs redzam, ja, tad šīs bēdīgais Molotova-Ribbentropa pakts, ja, kas tiek noslēgts 1939. gada jau 23. augustā, kas noteica arī mūsu neatkarību, ja, mūsu neatkarības zaudēšanu. Ja. Un, protams, ja mēs paskatāmies uz bildi, tad Stāļins ir vairāk nekā apmierināts, ja, viņš ļoti priecīgs, jo viņš saprata, ka tieši ar šo paktu, ja, viņš var paplašināt savu impēriju, ka viņam dot ir zaļā gaisma. Apmierināts bija arī jau Hitlers, ja, protams. Tā. Kur abu divu valstu ārlietu ministri te sasveicinās, ja. Tā. Un šeit būtiski ir
Šeit būtiski ir tas, ko pateica Vācijas ārlietu ministrs Ribbentrops Nīrnbergas tribunālā, tad jau pēc otrā tā pasaules kara. Kad mēs zinām, ka tiesāja Annu nacistus. Un ka Nīrnbergā Ribbentrops teica savu pēdējo runu, viņš pateica lūk šādus vārdus, ar kuriem jūs varat arī iepazīties arī šeit. Tad uz ekrāna. Būtiski ir tas, ka šie Ribbentropa vārdi, ka viņi netika ņemti vārā Nīrnbergā, absolūti. Par Nīrnbergu es vēl pastāstīšu. Labi, tālāk. Bet beigās, protams, notika vienošanās par to, notika vienošanās par to, ka Polija ir sadalīta, attiecīgi Baltijas valstis pāriet jau Padomju Savienības rīcībā, tāpat Padomju Savienības rīcībā tiek nodot arī Somija un visa Ziemeļrumānija, jeb šī Besarābija. Un tagad parunāsim jau par pašu otrā tā pasaules kara izcelšanos un Padomju Savienības agresiju pret Poliju. Kas tad notika laika posmā no 1939. Gada septembra līdz pat oktobrim. Un šeit es sniegšu arī savu skatījumu par to, kā tad īsti Padomju Savienība iesaistījās otrajā jau pasaules karā. Mēs zinām, ka 1939. gada 1. septembrī Vācijas armija uzbruka Polijai. Tātad Vācija pilnīgi un galīgi izšķirās par uzbrukumu Polijai, jo saprata, ka tagad viņa to var darīt, jo viņai ir stiprs tas sabiedrotais, un tā ir Padomju Savienība. Tātad vācieši iebruka jau Polijā. Mēs zinām, ka Vācu armija bija pārāka par poļu armiju pilnībā visās jau sfērās. Tas ir gan skaitliski, arī jau tehniski, arī taktiski, un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to poļu armija, lai arī cik viņi drosmīgi arī pretotos, bet tomēr viņi nebija spējīgi stāties pretim jau tādam pretiniekam kā Vācijas bruņotie spēki. Līdz ar to poļi ciet vienu sakāvi pēc otras. Un tad kas tad notika? Tātad ap septembra vidu Polija bija skaidrs, ka viņa faktiski ir karu zaudējusi. Un lūk, šādos apstākļos Polija tas saņēma vārdu tiešajā nozīmē dūrienu no muguras. Tas ir, ka 17. jau septembrī Padomju Savienība uzbruka tad austrumu jau kad Padomju Savienība uzbruka austrumu jau Polijai. Tad lūk, manā skatījumā tieši ar šo datumu tad Padomju Savienība arī iesaistījās otrajā jau pasaules jau karā. Ar 17. septembri jau 1939. gadu. Jo tā bija tieši militārā agresija pret neatkarīgu un suverēnu valsti. Un tagad sīkāk papētīsim to, kas tad notika jau Austrum Polijā, jau kurā iebrukta sarkanā armija. Bieži vien sastopami tādi viedokļi, kad sarkanā armija bez maz vai viņa viegli izskāja cauri jau visai šai austrumu jau Polijai. Bet tā nav patiesība. Milzīgi, protams. Kuras sarkanās armijas vienības ir austrumu jau Polijā, un tūlīt tās iepazīsieties ar faktiem, tad kādu pretestību poļi izrādīja jau sarkanās armijas jau vienībām. Tātad šeit mēs redzam, kad vispirmām kārtām ir tāda, kad 17. jau septembrī Padomju armija šķērsoja Padomju Savienības un Polijas robežu, tad poļu robežsargi visur izrādīja sīvu pretestību. Tātad poļu robežsargi visur izrādīja ļoti sīvu pretestību. Un mēs varam arī redzēt, ka ļoti intensīvas cīņas notika gan Viļņā, kas tolaik piederēja jau Polijai, Viļņā un arī Grodeņā. Kur Padomju karaspēks cieta zaudējumus. Tiek lēsts, ka Padomju karaspēks ieņemot Austrumu Poliju zaudēja gandrīz 1000 kritušo. Tas nav mazs skaits. 1000 kritušo, un tad ievainoto bija vēl vairāk. Līdz ar to, par spīti tam, ka Polijas armija atradās tik katastrofālā stāvoklī, bet tomēr daudzās vietās poļi izrādīja pretestību arī Padomju karaspēkam. Par ko tas liecina, kad arī priekš poļiem arī Padomju karaspēks bija iebrucēji.
Tā, un šeit ir tāds padomi propagandas plakāts, kas ir vērsts pret Poliju, ja, kur sarkanarmietis ar durkli, viņš caurdur to Polijas ērgli, ja, un kā Baltkrievu un Ukraiņu zemniekiem, viņi tiek aizsargāti tātad no šīs te poļu apspiestības. Šeit ir jāsaka tā, ka poļi tik tiešām īstenoja tādu kā polonizāciju ļoti intensīvu, ja, attiecībā uz Rietumu Baltkrieviju un Rietumu Ukrainu, ja. Tātad, ka poļi visur to savu valodu ievies jau kultūru un tā tālāk. Un, protams, ka tādu iemeslu dēļ daudz Baltkrievu un Ukraiņu zemnieki bija neapmierināti ar to. Un ņemot vērā arī to, ka viņi neko arī nezināja par Staļina represijām, viņi sākumā domāja, ka sarkanās armijas ienākšanu ir sākusies ir laimīga dzīve. Un tāpēc viņi arī sagaidīja arī sarkano armiju arī kā atbrīvotājs. To Kremļa propaganda tagad ļoti aktīvi izmanto, lai, teiksim, attaisnotu savu agresiju pret Poliju. Ka paskatieties taču, kā mūs sagaidīja ar ziediem, ja? Bet tikai Kremļa propaganda noklusēja tādu lietu. Kas notika pēc tam? Pēc tam notika tas, kad Baltkrievu un Ukraiņu zemnieki ļoti labi saprata, kā viņi ir piemānīti un kāda vilšanās te viņiem ir jāpiedzīvo. Kad uzreiz pēc tam, ka padomi vara bija nostiprinājusies, jau sākās masveida jau terors un represijas. Tātad, principā bija skaidrs jau septembra beigās, ka Polija ir pilnīgi un galīgi karu zaudējusi. Bet tagad es gribētu pakavēties pie viena tāda ļoti būtiska notikuma, kas notika šīs Polijas kampaņas laikā. Un tas ir parāda Brest-Litovskā. Visi esam par to dzirdējuši, ja? Ir jāsaka tā, ka šeit ir daudz mītu par šo parādu Brest-Litovskā. Pirmais mīts ir tas, ko Kremlis izplata. Tas, ka tāds parāds kopīgs vāciešu un krievu nav bijis. Tie ir meli. Jau te parādi bija. Ja, tas ir no vienas puses. Tā pašā laikā no otras puses ir cits mīts, kas radies mūsdienās. Ka tā bija parādi, kur kopīgi piedalījās gan vācu, gan krievu jau tehnika. Iespējams, ka tas dažos rāda pārsteigumu, un tad var rasties jautājums, kā tad bija patiesībā. Es esmu daudz šo pārādu pētījis, un tagad es jau pateikšu, tad kā manā skatījumā bija īstenībā. Tātad, vēl nevajag. Tātad, vācieši bija pirmie, kas ieņem šo Brestas pilsētu. Viņiem tas prasīja ļoti smagas cīņas, bet viņi salauz to poļu pretestību, un tad viņi tajā pilsētā tur uzturējās vēl dažas dienas. Bet saskaņā ar Molotovu-Ribbentropa paktu Brestas pilsētai bija jābūt Padomju Savienības ietekmes jau sfērā. Un līdz ar to pēc tam, ka Padomju armija iebruka Austrum Polijā, tad viņi virzījās uz Brestu. Ja? Vācieši pār to zināja. Un tad, kad Padomju karaspēks jau sasniedza Brestu, tad, tagad pakavēsimies pie tā visa, tā sīkāk. Te parāda, kā es jau teicu, bija, bet īsti nebija tā, ka tā bija kopīga vācu un padomi jau tehnikas jau parāda. Jautājums ir tāds, kāpēc? Tas bija tāpēc, ka tad, kad padomi vienības ienāca Brestā, un tad parādījās ideja par šo kopīgo jau parādi, tad padomi puse atteicās savu tehniku un karavīrus iesaistīt šajā kopīgajā jau parādē. Jā, kāpēc? Tāpēc, kad gan padomi, tanki, gan arī karavīri, viņi bija tā sevi diezgan izsmēluši pēc ļoti gariem jau ceļiem. Tanki neatradās jau tehniski labā stāvoklī, lai piedalītos jau parādē. Jā, tāpat bija arī ar karavīriem. Te karavīri bija noplukuši, tātad netīri daudzi, ja, un tad padomi puse baidījās, tad kā tad izskatīsies šie netīrie padomi, un padomi puse nobijās par to, kā tad izskatīsies šie tad visi šie netīrie padomi zaldāti blakus kārtīgajiem vāciešiem, ja, kas jau šajā pilsētā bija vairākas dienas. Ja? Un tagad es gribētu jums tādu maziņu uzdevumu uzdot. Kur ir bilde, kur ir padomi tanki, kas iebraukuši ir Brestā. Es šeit ar bultiņām esmu norādījis tās vietas, jau kurām jāpievērš ir uzmanība. Ko mēs šeit redzam? Kādā stāvoklī ir tanki? Jā, dubļaini un netīri. Pilnīgi pareizi, jā? Tātad tanki ir dubļaini un netīri. Tātad līdz ar to ir skaidrs, kāda šādiem te tankiem jau parādē nevar piedalīties. Ja? Līdz ar to notika vienošanās attiecīgi lūk par ko. Kad te parādē galvenie būs vācieši,
ka viņi ar savu tehniku tātad izbrauks jau svinīgi ārā no šīs te Brestas pilsētas. Tā pašā laikā tātad te Padomju un Vācu puse uz to kopīgi noskatīsies. Tā, šeit mēs redzam bildi. Kā es uzskatu, tā ir bilde, kas ir vēl pirms jau parāds. Jo paskatieties, ka Padomju tanki, viņi brauc pa ielām, visticamāk, lai novietotos jau kaut kur jau pa malām, lai atbrīvotu ceļu vāciešiem. Ja paskatieties šeit blakus ir vācu motociklisti, mēs redzam, ka vācu motociklistiem jau galvas ir pagrieztas ikvienam atšķirīgā virzienā. Tātad tas tā parādēs nav, jo parādēs visi skatās uz šo te tribīni. Šeit mēs neko tādu nevaram ieraudzīt. Šeit, kā es jau teicu, visiem vācu zaldātiem, tātad galvas ir pagrieztas ļoti dažādos jau virzienos. Līdz ar to ir skaidrs, ka tas ir pirms jau parāds, kā Padomju tehnika brauc pa ielām, lai nobrauktu Annu malā un lai tādā veidā atbrīvotu ceļu vāciešiem. Tā. Jā, labi, tā, nākošo. Tā, un šeit ir jau tā pati vieta, bet tikai no citas, un šeit ir tā pati vieta, bet tikai no citas skatu punkta. Mēs redzam atkal, ka pa ielām brauc Padomju tanki, un viņi brauc arī tāpēc, lai izvietotos kaut kur gar sāniem, lai, atbrīvotu ceļu vāciešiem. Atkal mēs redzam, ka vācu motociklistiem jau galvas ir pagrieztas jau dažādos jau virzienos, un tāpēc būtības nav parādi. Pie kā mēs redzam, ka uz ielas nav arī nekādas tribīnas. Mēs redzam, ka uz ielas nav, tātad nav nekādas tribīnas, līdz ar to parādi nav vēl sākusies. Šis jau ir parāda sākums. Ja tā, ka vācu armija te svīnīgi izbrauc ārā no Brestas, tad viņa izbrauc cauri šādiem te uzvaras vārtiem, jau kuru bija uztaisījusi tā Padomju puse. Redziet, tā ir vēlreiz bilde, kas apliecina to, ka Vācija un Padomju Savienība tiešām bija sabiedrotie, uz to tātad te brīdi. Tā, nākuši. Tā. Šeit mēs redzam, ir jau parāda sākums. Mēs redzam, ir tribīna, ir Padomju puse un Vācu puse, un Vācu motorizētās vienības brauc Annu garām. Vēl viens mīts par Brestu ir tāds, ka tur bija arī lidmašīnas jau parādē. Es cik bildes no Brestas esmu pētījis, es lidmašīnas neesmu ieraudzījis, jo tāpēc, kad lidmašīnas būtu bijušas, viņas noteikti nofilmētu, vai arī nofotografētu. Bet jebkurā gadījumā tā bija kopīga parāda, tā bija parāda, kur Vācu un Padomju puse kopīgi noskatījās uz to, kā vācieši atstāja Brestu. Atmosfēra, kā liecina atmiņas, bija ļoti draudzīga. Vācieši bez jebkādām principā pretenzijām jau atdeva Brestu, jau Padomju jau pusē. Tā. Šī arī ir tāda vēsture, par ko mūsdienu Krievijai ļoti nepatīk runāt. Cik mums izteikti ir pārmetumi, kad mūsu leģionāri sadarbojušies ar vāciešiem un tā tālāk. Bet skatoties to, ko darīja pati Padomju Savienība 39. gadā, šādi pārmetumi ir ļoti liekulīgi. Tāpēc, kad viņi kopā ar Vāciju sādalīja veselu valsti un tādā veidā miljoniem polijas iedzīvotāji apgriezās likteņi ar kājām gaisā otrādiski, tad to viņi tā kā uzskata, tad to Krievi uzskata, ka tas tā kā ir pieņemami. Mēs atkal redzam meli, divkosība, un tā tālāk un tā joprojām. Tā. Nākošais. Šeit tad ir sadalītā Polija. Šeit tad ir sadalītā Polija, tad starp Vāciju un Padomju Savienību. Būtiski ir uzsvērt to, kad Staļins ļoti arī palīdzēja arī jau te Hitleram. Viņš palīdzēja jau tādā ziņā, kad rietumvalstis, mēs zinām, viņus uzreiz Vācija pieteica karu, bet, kā mēs atceramies, viņas nekādu pretdarbību aktīvu pret Vāciju neuzsāka. Un tas viens no vismīklainākajiem brīžiem otrā tā pasaules kara tad jau sākuma vēsturē. Kāpēc Briti un Franči pieteica Vācijai karu un neko pret Vāciju reāli neuzsāka? Tikai stiprināja savu aizsardzību, tad jau te mažano līnijā. Es ilgi mēģināju saprast, kāda varētu būt atbilde. Es pagaidām esmu nonācis pie tāda secinājuma, kad lielā mērā to noteica tas, ka Vācija bija sabiedrotā ar Padomju Savienību. Jo rietumvalstis baidījās no tā, ka, ja viņas uzsāks aktīvu cīņu pret Vāciju, tad viņas riskē būt arī karā arī ar Padomju Savienību, kas Vācijas tas sabiedrotā. Un tāpēc rietumvalstis pieņēma lēmumu pret Vāciju neko, mēs stiprinam tikai mūsu aizsardzību. Un viss, Jo Polijas sadalīja
Vācija un Padomju Savienība. Tā. Tagad nākošais. Padomju Savienības militārā agresija pret Somiju. Ja? Tātad tik ļoti labi mums zināmais tas ziemas karš, kas sākās 1939. gada novembrī. Ja? Ka Padomju Savienība izvērsa militāro agresiju pret Somiju, pret miermīlīgu valsti, kas vispār nevienam nebija neteiksim uzbrukusi un nevienu tā nebija aiztikusi. Ja? Tātad šeit mēs varam redzēt, ja, kad kādus triecienus jau Sarkanā armija dēva Somijai ziemas kara sākumā. Tātad Staļins pilnībā bija pārliecināts par to, ka Somija kritīs ļoti ātri, ka viņiem bija sagatavot valdību. Tagad Ukrainā bija kaut kas ļoti līdzīgs. Taču bija cerība Putinam, kad Kijeva kritīs 3. dienā, un nepavēlti bija tā, ka Janukovičs Baltkrievijā sēdēja un gaidīja, kad Kijeva kritīs un kad viņš varēs atgriezties atpakaļ zaudētajā prezidenta vietā. Ja? Jā, uz balta zirga. Ja? Šeit bija kaut kas līdzīgs, ja? Bet Staļins pārvērtēja Somus, ja? Viņš īsti nebija novērtējis Somu pretestības spējas, ja? Jo tajā brīdī, kad Sarkanā armija uzbruka Somijai, ja? Jau Somi izrādīja ļoti varonīgu pretošanos. Tātad Somi izrādīja ļoti varonīgu pretošanos, ja? Tātad šeit ir Sarkanās armijas vienības tātad Somijā. 1939. gada un 40. gada ziemā. Ja? Tātad visos ziemas mēnešos jau šīs karš norisinājās, ja? Un tāpēc to arī jau sauc par ziemas karu. Tā. Jā. Tā, te mēs varam redzēt, arī tāds ziemēms, kur Somu karavīrs tātad te pretojās jau Padomju spēkiem, ja? Tad atklājot uguns pretinieku. Ja? Tātad uz pretinieku, kas atnācis ir jau pārverdzināt Somu tautu, ja? Kas atnācis ir pārverdzināt Somu tautu un likvidēt to Somijas valsti principā kā tādu. Ja? Lūk, tad tā, ja? Līdz ar to Somi tad aizstāvēja savu dzimteni. Nākošā tāda ļoti skarba lieta ir tāda, ka Padomju aviācija pakļāva Somiju ļoti plašām jau bombardēšanām. Ja? Šeit varat iepazīties arī ar faktiem, ja, par to, cik uzlidojums, cik lidojums Padomju aviācija veica pret Somiju, ja, un kāda bija postījumi jau Somijā. Skaidrs. Te ir būtiski atzīmēt vienu niansi. Padomju aviācija pret Somiju jau visā ziemas tā kara laikā izstenoja jau 101 000 uzlidojumu, jeb lidojumu. Pēc tam bija tāda leģendāra kauja jau kā Kurskas tanku kauja. Ja mēs zinām, ka viena no galvenajām otrā tā pasaules kara kaujām. Tad lūk, tur Padomju aviācija veica jau ap 118 000 uzlidojumu. Liela starpība nav. Ja? Lūk, tad cieta ļoti daudz Somijas pilsētas, ja? Un cieta ļoti daudz arī mierīgi iedzīvotāji. Ja? Tā varam šeit tad redzēt, tā ir viena no bildēm, kāda izskatās jau Helsinki pēc Padomju aviācijas uzslidojuma, ja? Jau kara, jau pirmajā dienā. Ja? Un paskatieties, kā divkosīgi jau sanāk. Ja? Padomju aviācija bombardē, tad bombardē jau Somijas jau pilsētas, ja? No tā iet bojā nevainīgi mierīgi iedzīvotāji, bet vēl joprojām daudzi atsakās atzīt Padomju Savienību par agresoru. Ja? Lai gan kas tas ir, ja ne militāra agresija pret citu valsti. Ja? Un mums mēģina iestāstīt, ka Padomju Savienība iesaistījās otrajā jau pasaules jau karā jau tikai pēc Vācijas uzbrukuma Padomju Savienībai. Kā tad šito visu jau tagad paskaidrot? Ja? Tā. Tātad te mēs redzam, ja, tātad arī postījumu, ko nodarījusi Padomju aviācija. Ja, tātad tā ir Vīborga pilsēta, ja, tad Vīborga pilsētas jau katedrāla, ja, kas ir cietusi no Padomju aviācijas uzslidojuma. Ja. Un lūk, šīs ir Somijas, ja, un tā ir viena no Somijas pilsētām jau dienvidos, kas ir cietusi no Padomju aviācijas uzslidojuma.
Tā, un šeit ir somu karavīri, kas izrāda pretošanos. Ja? Šeit ir tāds ļoti spilgts zīmējums, ko es atradu vienā tad Igaunija jau saitā, ja? Kur somu tie karavīri ar molotovu kokteļiem iznīcina padomju tankus. Un šo jūs gan varat tātad nobildēt noteikti, jā, to es gribu tā teikt, arī saglabāt arī savā pirmā. Jā, ar tiem krieviem tur sasildīties tajos tankos augstajos. Tātad šeit mēs tādu redzam, ja? Tātad kā tas arī tātad notiek, ja? Un cik milzīgs zaudējums arī cieta arī pati padomju tātad savienība. Ja? Un šeit mēs redzam, kur ir iznīcinātais padomju vienības. Ja? Tas ir tieši tāpat, kā tas tagad ir Ukrainā. Ja? Tā. Nu, un šeit ir bilde ar notriektu padomju bumbu vedēju, ja? Tātad Ziemas kara laikā. Tā, nu šīs Ziemas karš beidzās 1940. Gada martā ar to, kad abas divas puses noslēdz miera līgumu, ja? Bet Staļins nebija tātad jābūt atteicies no plāniem vēlreiz sev pakļaut Somiju. Par Somiju mēs vēl parunāsim līdz ar to, ja? Tad izstāstīšu jums par tādu vēstures jau labs puses, ja, kas ir vispār tāda, nu, visai aizmirsta. Bet tas būs vēlāk. Tā. Jā, tad šeit jūs varat redzēt jau teritorijas, kuras Somija zaudēja Ziemas kara rezultātā. Ja? Bet tā pašā laikā Somija saglabāja savu neatkarību. Tā. Un tad te pavisam īsi, ja? Tātad Staļina, ja? Tātad pēc tam Staļins īstenoja Baltijas valstu okupāciju un tad šīs te Besarābijas okupāciju. Ja? Tātad, piefiksējiet, ja? Ka pirms Vācija uzbruka Padomju Savienībai, Padomju Savienība ieveda savu armiju jau 6 valstīs. Tātad 6 valstīs. Ja tagad tāds jautājums visai cienījamai auditorijai, vai tas tā kā nav par maz priekš neitrāls valsts? Nu, kaut kā, jā, vai arī nav pa daudz priekš neitrāls valsts, ja? Nu, lūk, tā, jā, tad iedomājieties, ja, ka 6 valstīs ieveda savu armiju, ja? Un tā pašā laikā Padomju Savienība ir nevainīgs kara upurs, ja? Es nemaz jau nerunāšu par to, kādu šausmīgi noziegumu jau tika pastrādāt visās okupētajās jau teritorijas. Jo, tāpēc, ka šāva ne jau tikai, piemēram, latviešu virsniekus Litanē, ja? Jau tieši tāpat šāva nost arī lietuviešu virsniekus, tātad igauņu, cik daudz poļu virsnieku nošāva, ja? Un vēl tad izsūtītie uz nometnēm, ja? Un cik vēl nometnēs vēl aizgāja vēl bojā. Nu, tur tas saraksts tur pietiks vesels, ja? Ja? Tā. Un tad vēl viena būtiska lieta, ja, kas jāmin, tieši jau tolaik jau Staļins ļoti cieši ekonomiski tas sadarbojas ar Vāciju. Tas ir tādā ziņā, ka viņš Vāciju nodrošināja ar visu, kas viņai bija nepieciešams. Ar naftu. Ar tad graudiem, ar citiem vajadzīgiem resursiem. Ja? Tad šeit mēs varam redzēt, kur ir bilde, kur ir 2 ešaloni, ka šī tas ir Padomi, šī tas ir Vācu. Šeit viņi ir tādā kā pierobežas jau pilsētā, jau Polijā. Ja? Tad Polija, kas bija sadalīts starp abām divām valstīm. Un šeit mēs redzam, kā no Padomju ešalona tāda nafta tiek pārsūknāta jau Vācu ešalona. Ja? Un tas viss ļoti palielināja Vācu armijas kaujas spējas. Ja? Un līdz ar to Vācija varēja arī daudz vieglāk ieņemt gan Franciju, gan Beļģiju, gan arī Nīderlandi, Norvēģiju un tā tālāk. Ja? Nu, redzēt, ja? Un ļoti lielā mērā tas notika arī pateicoties jau Staļina piešķirtajiem tātad resursiem. Ja? Nu, arī vēl viens temats, par ko mūsdienu Krievija ļoti negrib runāt. Viņu tas attaisnojums ir tāds visai jocīgs. Viņi mēģina atsaukties uz to, ka Vācija ļoti cieši sadarbojas ar rietumu valstīm 30. gados. Nu, tā bija, bet es ļoti atvainojos, bet tas bija miera laiks. Un miera laikā, ja notiek cieši ekonomiskā sadarbība, nu, tad tā ir normāla ekonomiskā sadarbība. Ja? Bet tad, kad ir karš, un tu dod resursus valstī, kas iekaro vienu zemi pēc otras, nu, tad tas ir kaut kas pavisam jau cits. Ja? Tā, tālāk. Tā. Un tagad gribētu parunāt arī par vēl vienu lietu ļoti svarīgu. Ja? Tātad Staļina kara plānu pret Vāciju 1941. gadā. Ja? Tā. Lūk, kāda izskatījās situācija Eiropā 1941. gada maijā. Ja? Eiropa ir sadalīta starp Vāciju un Padomju Savienību. Neitrālās valstis ir ļoti maz. Un vienīgā, kas vēl pretojas Vācijai, ir Anglija. Tātad Eiropa ir sadalīta starp Vāciju un Padomju Savienību, un tagad abas divas valstis, un tagad abas divas valstis saprata, kad vairs dalīt īsti nav ko. Un tad sākās domstarpības starp viņam, tātad abām jau divām par lielāku ietekmi tātad Eiropā. Ja? Un tad tas noveda pie tā, kad abas divas valstis sāka gatavoties tātad jau viena otrai uzbrukt.
Vienu, otru uzbrukt. Mēs zinām Vācijas te kara plānus pret Padomju Savienību, ja tagad parunāsim par Padomju Savienības te kara plāniem pret Vāciju. Ja? Viennozīmīgi, kad arī Staļinam bija savi uzbrukuma plāni Vācijai, ja, kurus viņš sāk tātad jau pakāpeniski īstenot. Un es minēšu vairākus jau faktus, kas to apliecina. Tā, šeit varat iepazīties ar informāciju, jau kas atklāts ir no Krievijas tātad arhīviem, ja? Vēl, teiksim, jau tajā brīdī, kad pētīt vēl kaut ko vēl tātad te varēja, ja? Tagad, Putins ļoti daudz ko ir slēdzis jau ciet, ja? Bet no tā, ko mēs zinām, mums pieejami ir 13 jau teksta dokumenti, ja, kas sastādīti ir laika posmā no 1940. Gada vasaras līdz pat 1941. Gada maijam. Ja? Un šie dokumenti skaidri atspoguļo izstrādes procesu jau karam pret Vāciju no Padomju Savienības jau puses. Ja? Un, tad, lūk, un es tos dokumentus esmu lasījis, un tur tikai un vienīgi ir tāds teksts, ka koncentrēties pie Vācijas robežām un ka būt gataviem. Ja? Un tad šeit ir lūk, atklāts kara plāns attiecībā pret Vāciju, sākot no 1941. Gada 15. māja. Ja? Tātad kādus triecienus jau Staļins bija paredzējis īstenot pret Vāciju. Un paši galvenie triecieni bija, protams, jau Polijā, un tad bija paredzēts trieciens īstenot arī pret šo Rumāniju, kura bija naftas resursi, ja? Kas Vācijai bija vitāli svarīgi, jo mēs zinām, ka Rumānija bija Vācijas tās sabiedrotā. Ja. Kurā datumā bija Barbarosu? Barbarosu pieņēma 1940. Gada decembrī. Kā plānu vai sāka? Pieņēma kā plānu, bet ar Barbarosu tur tāda interesanta epizode ir. Tur notika tā, ka Barbarosas plāns noteica, ka Vācu armijai ir jābūt gatavai uzbrukt Padomju Savienībai. Tātad galīgais lēmums nav vēl pieņemts, bet ir jābūt gatavai uzbrukt. Un šeit parādās, kas ļoti interesanti, Vācija te pilnīgi un galīgi izšķirsies uzbrukt. Tad Vācija pilnīgi un galīgi izšķirsies uzbrukt Padomju Savienībai pēc 1941. Gada 10. māja. Vai kāds zina, kāds kara noslēpums notika 10. maijā 41. gadā? Rudolfa tā Hesa lidojums uz Lielbritāniju. Atceramies, kas bija Rudolfs tā Hesa, jā, tas bija Hitlera vietnieks nacistu partijā. Viņš iesēdās lidmašīnā un aizslidoja uz Angliju, viens pats. Ar kādu... Mieru noslēgts starp Vāciju un Britiem. Un interesanti ir tas, ka tieši pēc šī lidojuma Vācija pilnīgi un galīgi izšķirās uzbrukt Padomju Savienībai. Vai tā ir nejaušība? Diezin vai. Ja? Pie tam arī pa Hesu Briti ļoti daudz ko vēl nav atslapanojuši, un Briti pateica, ka visus dokumentus par Hesu nopubliskos 2017. gadā, bet ir jau 23. gads, un Briti to vēl nav izdarījuši. Tā tad iedomājieties, kas tur pa sprādzienu bumbu bīstama informācija atrodas. Ja? Tā kā tas met ēnu arī uz Britiem. Ja? Pie tam arī tā Hesa nāve, kas bija Špandavas cietumā, tad arī ļoti mīklēni ir. Viņam piespried mūža ieslodzījumu jau Niermbergā. Bija arī citi nacisti kuriem piespried mūža ieslodzījumu. Bet paradoksāli tas, ka visiem nacistiem jau kuriem piespried mūža ieslodzījumu, ka viņiem to sodu ar laiku mīkstināja. Mīkstināja. Bet vienīgais, kas palika jau sēžot jau Špandavas cietumā, bija jau Hess. Tad par ko tas liecina, kā jūs domājat? Vai neizpilst kaut kādus Tā ir. Jā, tā ir, lai viņš neiziet ārā no cietuma. Un tad 80. gadu beigās, kad viņš bija jau ārkārtīgi vecs, un beidzot sākās runas par to, ka viņu vajadzētu izlaist beidzot ārā no tā Špandavas cietuma. Tad notika kaut kas pavisam neticams. Viņš pēkšņi nolēma izdarīt dzīvē galu. Jā, viņš pakārās. Oficiāla versija bija tāda, ka tā ir pašnāvība, bet viņš tad pakārās trosi sev piesēja pie šitajām te restēm, jau pie restēm un tādā... Gultas vai arī piekdies? Tas ir pielūka, kas atradās jau viņa kamerā. Bet par to oficiālo jau versiju uzreiz šaubas, tāpēc, kad viņš knapi varēja pakustēties, un tāpēc diezin vai tā varētu mēs iedomāties, ka viņš varētu trosi aptīt ap šiem te dzels režģiem. Ja? Tas nozīmē to, ka viņiem bija jāpaceļ rokas gaisā. Ja? Un paradoksāli ir tas, ka viņš pēkšņi nolēma izdarīt jau pašnāvību tieši pirms
iziešanas ārā no cietuma. Kas tas tāds jau ir, ja? Tātad notika medicīniska ekspertīze, jā, atrada gan zīlums uz ribām, jā, tas nozīmē par to, ka, kad viņš ir sists, jā, tad tas nozīmē to, ka viņu nogalināja, jā. Kādus noslēpumus viņš varētu sev aiznest līdz kapām? Es pateikšu vienu no. Tā ir arī tāda diskutabla tēma, bet iespējams, ka tas te Hess, kas bija Nierbergā, ka tas nemaz nebija īstais Hess, jā, ka tas bija dubultnieks, ko Briti bija atsūtījuši. Ar īsto te Hessu visticamāk jau sen bija cauri. Ja? Te kas varētu liecināt par to, ka tas ir dubultnieks jau Nierbergā? Par to, ka Rudolfs te Hess, viņš bija karojis Pirmā pasaules kara laikā un saņēmis ievainojums. Un viņam bija brūcis. Tad pastāv versija, ka tas te Hess, kas bija Nierbergā un Špandavas cietumā, ka viņam tās brūcis, tā kā nesot bijušas. Tur ir ļoti interesanti, ja? Bet arī tas tāds Lielbritānijas noslēpums. Labi, es nedaudz novirzījos no tēmas, tagad ejam tālāk. Ja? Principā, bet tagad es jums gribētu pastāstīt par vēl vienu noslēpumainu lidojumu, ja, kas notika arī tajā pašā 1941. gada maijā. Ja tas notika 15. maijā. Tātad 5 dienas pēc Rudolfa Hessa lidojuma. Tātad Maskavā nosēdās vientuļa vācu transporta līdmašīna Junkers 52. Pie tam viņa pie tam jāatzīmē tas, ka cik es esmu pētījuši šajā tēmā, viņa vispār nesastapās ne ar kādiem šķēršļiem no padomju pretgaisa aizsardzības. Tātad viņa ļāva brīvi lidot. Absolūti brīvi. Tātad tas liecina par to, ka viss bija jau saskaņots. Un Staļins bija lietas kursā par to, ka šāda līdmašīna ieradīsies. Ļoti labs jautājums. Tad, kas bija šajā vācu līdmašīnā? Tātad, no šīs vācu līdmašīnas izskāpa ārā cilvēki, kas tad uz kaut kurien devās? Kas tad bija par cilvēkiem un ko viņi bija atveduši? Un galvenais priekš kā? Šeit ir versija, kad šie cilvēki, kas šeit ir versija, ka šajā līdmašīnā bija vācu kurjers, kas atveda Hitlera vēstuli Staļinam, steidzīgu. Uzrakstīt šī vēstule bija 1941. gada 14. maijā. Un nākušajā dienā tad šo vēstuli aizveda. Par ko tad šajā vēstulē īsti gāja runa? Tā nākušo bildi. Tātad šajā vēstulē ir pieejams vēstules teksts, bet nav, dokumentāli pierādījumi tam, ka šī vēstule ir īsta. Bet ir šīs te teksts. Un kas tad šajā te tekstā bija pausts no tā Hitlera puses jau Staļinam? Šajā vēstulē Hitlers Staļinam rakstīja tādu lietu, kad es zinu, kad jūs esat uztraucies par to, tur bija tā, kad es zinu Staļina kungs, kad pie jums nonāk informācija par to, ka tas, ka Vācu armija jau koncentrējas pie jūsu robežām, ka tā ir tā kā zīme tam, ka mēs gatavojamies jums uzbrukt. Un tad Hitlers rakstīja tā, bet es jums varu dot goda vārdu, kā tas tā nav. Viņš saka, es gatavojos uzbrukt Anglijai, bet viņš saka, priekš kā man nepieciešams ir vācu spēkus aizmugurē pie jūsu robežām. Viņš saka, tāpēc, lai Briti neatklātu manus īstos plānus, es tāpēc turu savu armiju aizmugurē jau dziļā. Un tad, kad es pieņemšu tādu lēmumu Anglijā iebrukt, tad viņi visi jau tulītās jau virzīsies uz Lielbritānijas pusi, šķērso šo te Lamanšu kanālu, un izsēdīsies Anglijā. Vienu brītiņu, Un tāpēc te Hitlers teica tā, kad arī kaut kāds robežu provokācijas notiek, tad nesatraucieties par to, ka tā ir vācu ģenerāļu jau provokācija. Un tad Hitlers vēstulē uzsver. Viņš uzsver tā, ka vienkārši man ir tāda problēma, viņš rakstīja Staļinam. Kad ir vācu ģenerāļi, kuriem ir radnieciskās saites ar Angliju. Un tāpēc viņi ļoti negrib, lai starp Angliju un Vāciju izceltos tik atklāta veida karš, ka mēs tagad dosimies ieņemt pašu Angliju. Un tāpēc iespējams šie vācu jau ģenerāļi, viņi var dot rīkojumu te vienībām, kas ir pakļauts ir jau viņiem, lai šīs vienības uztais kaut kāds lai šīs te vienības uztais kaut kāds jau provokācijas uz Vācijas un Padomju Savienības robežas. Bet, kā Hitlers rakstīja, ka Staļina kungs nav par ko uztraukties. Jūs uzreiz dodiet ziņojumu, un es visas tās lietas tur savedīšu kārtībā. Kā es jau teicu, nav dokumentāli apstiprinājumi jau tam, kas apliecina to, ka šāda vēstule ir īsta. Bet ļoti interesanti paskatīties ir uz Staļina reakciju,
informācija, kāda viņa bija pēc tam, ka viņš ieguva jau pirmās ziņas par to, ka vācieši jau bombardē padomi lidlauks. Un kāda bija Stāļina atbilde? Tā ir vācu ģenerāļa provokācija. Tieši matā, kā, teiksim, bija rakstīts vēstulē jau šajā te. Ja? Līdz ar to, diskutabli par to, vai tāda vēstule ir bijusi vai nav bijusi, bet fakts ir tāds, ka tas, ka bija šāda te līdmašīna vientuļu vācu, kas nosēdās jau Maskavā, tas ir tāds fakts. Pie tam Staļins arī atteicās arī līdz pēdējiem, jābūt arī ticēt tam, ka viņiem Vācija uzbruks. Jābūt, un ne tikai iespējams dēļ šādas te vēstules, bet iespējams tā tad arī cita iemesla dēļ. Es par to pastāstīšu vēlāk, bet es tagad gribu dot vārdu jums, lūdzu. Jautājums. Es pieņemu, ka par šo es daudz interesējos. Jautājums ir, vai tā ir taisnība, ka vācieši saņēma gūstā ļoti daudz padomju savienības kara materiālus, kas viņiem ļāva operāciju Barbarossa izvērst daudz plašāk pirmajā posmā. Kara materiāliem vācieši sev iegūda daudz benzīnu, bet kas attiecās uz trofeju tankiem, piemēram, tad, lai necik tas paradoksāli arī neskanētu, bet visi avoti, kas ir pieejami par vācu trofejiem, liecina par to, ka vācieši ļoti maz izmantoja padomju tankus cīņās. Jo tāpēc, kad, ko nozīmē te kārot ar trofeju tanku, tas vajadzīgs ir laiks, lai tu viņu apgūtu, jo to ar viņu dodies kaujā. Bet vāciešiem nebija priekštam laiku, un viņiem pilnībā pietika ar tiem tankiem, kas ir viņi. Tāpēc šeit arī vēl viens mīts, kad it kā tēva, kad it kā padomi tanki jau te tēva 34, un tas Klims Varšilos, ka viņi it kā nesot bijuši iznīcinājumi, jo patiesībā vācieši viņus iznīcināja ļoti labi. Un vāciešiem bija pietiekuši daudz ieroču, ar kuriem viņi varēja šos padomu tankus jau sašaut. Tā, bet tagad atgriežoties pie vēl vienas lietas, kāpēc Stāļins atteicās ticēt tam, ka Hitlers te viņam uzbruks. Iespējams, tas bija ne tikai dēļ šīs vēstules, pār kuras patiesību var ļoti daudz ko diskutēt, bet tas bija arī viena cita iemesla dēļ. Tas, ka Staļins neticēja tam, ka Hitlers te viņam uzdrošināsies uzbrukt ar tik lieliem spēkiem. Te Staļins uzskatīja, ka Vācija nepieciešama daudz lielāka spēka, lai uzbruktu padomju savienībai. Un tāpēc viņš uzskatīja, ka tas nav loģiski. Tā, bet notika tas, kas notika. Principā notika, kā es esmu sapratis, kad abas divas valstis te gatavojas jau vienu otrai uzbrukt, bet abas divas valstis īsti neizprata viena otras plānus. Un principā tā bija laimes spēle. Kurš tad pirmais uzbruks? Sanāca tā, kad Vācija uzbruka pirmā padomju savienībai. Ja tas notika 1941. gada jau 22. jūnijā. Un tagad es gribētu pateikt vienu mītu par 22. jūniju, ko ļoti plaši arī kultivē arī mūsdienu Krievija. Kad un es to biju jau pieminējis jau pa lielam, ka mēs esam nevainīgs kara upurs. Un lūk, mēs dzīvojam mierīgu dzīvi, un tad briesmīgā Vācija mums tad uzbruka, un tad mums ir taisnīgais karš. Tad var rasties jautājums, ko jūs pirms tam darījāt Polijā, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, jau Somijā un tad šeit Besarābijā. Un saprotiet, šeit ir tā absurdā, un es pat teiktu tāda kā nekaunīgā domāšana no Kremļa propagandas puses. Un, diemžēl, šāda te domāšana piemīt ļoti lielai daļai jau Krievijas jau sabiedrības. Tad, ka viņiem kāds uzbruk, vai, teiksim, Napoleons vai arī Vācija, tad, protams, ka viņiem ir taisnīgais karš, jo tāpēc, ka viņu zemē ir citas valsts bruņotie spēki, Tad, kad viņi paši uzbruk jau citām zemēm, un tad pāverdzeni jau citas tautas, tad to viņi uzskata, ka tas tā kā normāli ir, Pie tam vēl jau vairāk viņi uzskata, ka par to vēl paldies vēl jāpasaka ir, mēs taču nevienreiz esam to dzirdējuši, Līdz ar to galvenais mīts par 22. jūniju ir kāds. Kā tikai tad padomju savienība iesaistījās jau karā, un ka viņi ir nevainīgs, ir tad agresijas tātad upuris, patiesībā tā nav, Te padomju savienība iesaistījās karā jau no 39. gada rudens. Tā. Paldies par lekciju, bet man ir... Droši. Tā, šeit jūs varat redzēt, kur Vācu aviācija te bombardē te padomju vienības, tā tālāk. Tā. Un te Vācu karavīri ir vienā no padomju jau degušiem jau ciematiem. Un tagad es gribētu pateikt tieši par šo Vācijas uzbrukumu sākumu padomju savienībai. Ļoti daudzas detaļas, kas skaidri apstiprina to, ka padomju savienība nebija gatavojusies aizsardzībai, bet tieši uzbrukt Vācijai. Vispirmām kārtām, tilti, kas bija pierobežā, viņi nebija mīnēti no padomju savienības jau puses. Jūs iedomājieties, ja padomju savienība gatavotos aizsardzībai, kā
stāstīti tur padomu literatūrā un tā tālāk. Tad pierobežas tilti ir pirmie, kas ir jāmīnē, jo tāpēc, kad ja pretinieks sāks uzbrukumu, tad šie tilti būs jau pirmie, pār kuriem viņš pārvietosies. Bet tilti nebija mīnēti. Tā, nākošo. Un ļoti spilgts piemērs šeit ir tilti pār Būgas upi. Ja? Kāpēc tam esmu lasījis jau ziņojums no Vācijas puses, ka visi tilti pār šo te Būgas upi jau tika ieņemti veseli. Tātad neviens tilts neuzsprāga. Tātad respektīvi vācieši jau visiem tiltiem mierīgi pārgāja pāri. Ja? Tātad nekas nebija mīnēts. Nākošais jau fakts. Jā, tad milzīgas jau padomju vienības viņas bija tieši pie robežas ar Vāciju. Mēs zinām, Vācija gatavojas uzbrukt jau padomju savienībai, un tāpēc loģiski, ka viņi savus spēkus jau koncentrēja tieši pie robežas ar padomju savienību. Bet tieši to pašu darīja arī padomju savienība pie robežām ar Vāciju jau Polijā. Tātad padomju līdlauki bija gar robežām, padomju tanku vienības bija gar robežām, un līdz ar to, ka vācieši sāka uzbrukumu, protams, ka viņi bija pirmais vāciešu mērķis, un viņi tika milzīgos daudzumos iznīcināti. Jāatzīmē, ka pirms uzbrukuma vācu līdmašīnas bija līdojušas virs šiem padomju līdlaukiem un visus līdlaukus bija nofilmējušas. Līdz ar to vācieši ļoti labi zināja, kur kāds līdlauks atrodas. Tā. Un tagad es gribētu pateikt par vēl vienu lietu, kas liecina par to, ka Staļins gatavojas uzbrukt Vācijai. Tad es jau pateicu, vienības atradās tieši pie robežas ar Vāciju. Tātad nekāda aizsardzība nepastāv. Un tagad ļoti interesants aspekts par gūstekņiem. Mēs zinām, ka tā kā Vācija iebruka jau padomju savienībā, tas sarkanās armijas tajā pusē bija hauss un apjukums absolūtākais. Un bija milzīgi gūstekņi pūļi, kas spilgti apliecina šo te hausu. Tā, un re, kur ir gūstekņi, kas pārdodas, ja gūstā Vācu armijai. Tā, jā, kā jau Kremļa propaganda stāsta, ka Krievija nekad nepadodās. Ja? Paskatieties, kādos daudzumos jau padevās. Ja? Viņi padevās tādos daudzumos jau 41. gadā, ka vācieši pat nezināja, kur tos gūstekņus likt vienkārši, ja? Jo viņi bija pārāk daudz. Bet tagad es gribētu pakavēties pie šiem gūstekņiem. Ja? Mēs šeit redzam, ir gūstekņi, kas ir sarkanās armijas tātad uniformās. Ja? Bet Jā, tieši tā, 3 miljoni, jā, 41. gadā pārdevās 3 miljoni jau sarkanarmiešu, bet tagad interesanti ir pakavēties pie šiem gūstekņiem. Bija gūstekņi, tātad šeit mēs redzam, ir gūstekņi, kas bija kas ir armijas, tad jābūt uniformās. Bet bija gūstekņi, kas ļoti atšķīrās no pāriem gūstekņiem. Viņi nebija ģērbti armijas uniformās. Viņi bija ģērbti tādās mežstrādnieku drēbēs melnās. Viņi atgādināja jau mežcertējus. Tādu bija ļoti daudz, un par to liecina arī bildes jau, kuras es jums, kuras es jums jau tūlītās jau rādīšu. Pie tam visi šie mistiskie gūstekņi, pie tam visi šie mistiskie gūstekņi, viņi bija arī visi kaulaini un novājējuši. Jautājums, pa kuru laiku taču viņi tikko nokļuvuši Vācu gustā. Tad kas tie bija? Tie bija zeki, kurus Staļins pirms tam bija izlaidis ārā no nometnēm, un no zekiem viņš bija noformējis jau veselas vienības. Viņš grasījās jau zekus iesaistīt kur? Cīņās pret Vāciju. Bet tas notika vēl pirms Vācijas uzbrukuma, jau tai padomju savienībai. Ka Staļins vēl pirms Vācijas uzbrukuma, viņš patīrīja, Staļins viņš patīrīja nometnes jau Gulaga. Viņš izslaida ārā jau tūkstošiem jau zeku, un tiem zekiem iedeva rokā ieročus. Uniformas zekiem neizsniedz tāpēc, ka negribēja vēl tērēt laiku. Lai viņš iet karot tā, kā ir, tad apģērbies. Tas ir kāda ir problēma. Tā. Un tad līdz ar to lūk, kas bija patiesībā šie mežstrādnieki. Un šeit jūs varat redzēt vienu no šiem zekiem. Ja? Jūs redzat, ka viņam nav armijas uniforma. Ja? Viņš tiešām apģērbies ir tā kā strādnieks. Ja? Atgādina mežstrādnieki. Ja? Tas ir viens no zekiem. Ja? Tas viens no bandītiem. Ja? Un tādu gūstekņi vāciešu rokās nokļuva ļoti daudz. Tā nākošo. Vispār jāsaka tā, ka visa otrā tā pasaules kara laikā te zeki tika ieskaitīti jau sarkanās armijas rindās. Viņus sūtīja uz štrafrotām, uz štrafņiku rotām, un tas, starp citu, bija arī viens no iemesliem, jau kāpēc tas sarkanā armija pastrādāja tik šausmīgus kara noziegumus 1944. un 45. gadā, jo tur bija tūkstošiem zeku, tad bandīti.
Nu, un mūsdienās nekas nav mainījies. Mūsdienās mēs redzam, jā, te rekur ir Prigožnīs ar milzīgu baru zeku, jā, tātad te kurs viņš tagad taisās sūtīt uz tad Ukrainu, jā. Uz Ukrainu nosūtīt ir vairāk tūkstoši zeku jau, jā, pašlaik, bet vairāk tūkstoši, protams, ir jau gājuši bojā. Bet mēs redzam, ka zeku sūtīšana uz fronti, jā, tas ir tāds tipisks tāds jā, tas tāds tipisks mantojums no Staļina laikiem, jā. Tā, nākuši. Jā, nu, un te mēs redzam, jā, te rekur zeki, jā, kas cietumā tiek vākti, lai viņš sūtītu uz fronti, un rekur viens no zekiem, kas ir nokļuvis Ukraiņu gūstā. Labi, tad jautājums rodas tāds, tad, ja priekš kam tas Staļinam vajadzēja jau turēt tad milzīgu daudzumu zeku pie robežām ar Vāciju, jau kur viņš tos zekus jau taisījās sūtīt, jā? Viņš tiem zekiem vēl ieročus tad vēl iedeva rokās, jā? No, taču nav loģiski, ka zekiem pēkšņi atņems tad ieročus un liks te viņam atgriezties atpakaļ nometnēs, jā? Nu, skaidrs, ka tikai uzbrukumam pret Vāciju, jā? Un tagad vēl viena lieta, kas liecina par to, ka Padomju Savienība gatavojas uzbrukt Vācijai. Tad pēc tam, kad Vācija uzbrukta Padomju Savienībai, tad viena no galvenajām kaujām, kas notika, tā bija kauja par Brestas cietoksni, vai ne? Tagad lūdzu jau paskatieties uzmanīgi uz šo Brestas cietokšņu skulptūru. Nu, tur ir daudzas te skulptūras. Bet ko rāda mums šī skulptūra? Ja kāds ir kāds ir Padomju zaldāts, ja, kas ir parādīts ir šajā te bildē? Izmisis. Tā izmisis vēl. Uz ko viņš tiecās, varbūt tās? Ķiveres, novārtus. Viņš gadījumā negrib to ūdeni iesmelt? Viņš grib ūdeni iesmelt, tieši tā, pilnīgi precīzi. Tātad šīs te piemineklis arī tas saucās slāpes. Un šajā pieminekli ir tātad te parādīts jau Padomju zaldāts, ja, kas aizstāv Brestas cietoksni un kas cieš ļoti milzīgas slāpes, jo aizstāvot šo Brestas cietoksni nav vispār nekādu ūdeni šeit resursi. Bet tagad vai paskatīsimies uz tādu paradoksālu lietu, jau paskatīsimies, kā izskaties Brestas cietoksnis 1941. Tad jau 41. jau gadā, kad par viņu plosījās kaujas. Tā, rekur ir Brestas cietoksnis, jā, ka tā ir vāciešu bilde pēc cīņām. Uzmanīgi tad paskatieties uz šo bildu un pasakiet, vai jūs šeit tad neko tādu dīvainu neieraugāt? Nu, ūdens visur apkārt ir tieši tā. Ūdens ir visur apkārt. Tātad Bresta ir uz kanāla faktiski. Tātad visur apkārt ir ūdens. Un tagad pats interesantākais, tad te pašā Brestā bija arī aks. Tad var rasties jautājums, priekš kam tad tāda skulptūra ar Padomju zaldātu jau kurš ir izslāpis. Jā, piedoši man, Bresta atrodas uz ūdens jau tā kanāla, jā, un pašā Brestas cietoksnī bija aks. Tieši tad izskaidrojums te varētu būt šāds. Tieši tāpēc, ka Brestas cietoksnis, jā, par spīti tam, ka viņš bija ļoti tāds masīvs un stiprs, viņš netika gatavots aizsardzībai. Līdz ar to vācieši jau pirmajā dienā bija jau Brestas cietoksnī un ielauzās jau Brestas cietokšņa centrā. Un tad notika tā, ka padomju vienības, viņas neizstenoja tādu kopīgu aizsardzību. Ja piemēram, būtu bijis tā, ka vācieši uzbruk Brestas cietoksnim un viss Brestas cietoksnis jau kopīgi ja viss Brestas cietoksnis jau kopīgi aizsargājās, ja, jo viņš gatavots ir aizsardzībai. Tad skaidrs, ka ūdens pietiktu visiem, ja, bet tā kā Bresta nebija gatavota aizsardzībai, vācieši līdz ar to ļoti ātri ienāca iekšā Brestā un ieņem faktiski jau un ieņem šo te centrālo daļu. Un tāpēc sanāca tā, ka padomju vienības, viņas tika tās sadzītas pa dažādiem jau korpusiem. Pie kam visiem korpusiem bija ļoti biezas sienas. Un tāpēc bija tā, ka, piemēram, ir vienība, kas aizsargājas kaut kādā korpusā, te viņiem ir ļoti daudz ir šīs te munīcijas, bet te pašā laikā viņiem nav nekāds aks, jā, jo tāpēc, ka viņi iedzīti ir noteiktā nodalījumā. Jā. Viņiem aka iespējams ir aiz sienām, bet sienas ir biezas, un viņi nevar tās sienas izlaust. Un tāpēc arī no turienes bija tās slāpes. No jūs iedomājaties, jā, jūs aizsargājaties, jā, jums aiz sienas ir, teiksim, tā aka, jā, bet jūs līdz viņai bet līdz viņai nav iespējams tikt. Lūk, kāds visticamāk ir visu šī te Brestas dīvainība, kad Brestas cietoksnī visur apkārt ir kanāls, ir akas, ja, un tā pašā laikā ir tāda dīvaina skulptūra, kur padomju karavīrs cieši slāpes. Izskaidrojums ir tikai viens, kā es jau teicu, tieši tāpēc, kad Brestas cietoksnis netika gatavots aizsardzībai. Savukārt tie, ka šo Brestas cietoksni būvē, viņi, protams, kad nevarēja iedomāties to, kad uzbrucēji tad ieiest cietoksni jau kara pirmajā dienā, kā to izdarīja vācieši. Ja? Protams, ja? Tāpēc tā kā Brestas cietoksnis ir vēl viens apliecinājums. Un
tas padomju propagandas mīts ir tāds, ka Brestu aizstāvēja tie sarkanarmieši tik ilgi, tāpēc, ka viņiem bija tāda jau pavēle aizsargāt. Nē, viņi aizsargāja jau tāpēc, ka viņi bija aplenkti vienkārši. Un viss, jā. Viņi bija tātad aplenkti. Un tā nākušu. Tā. Un tagad mēs pietuvojamies noslēdzošai padomju militārai agresijai, un tas ir padomju militārā agresija pret Somiju 1940, tad jau 41. gada 25. jūnijā. Nu, kāds ir varbūt kaut ko par to dzirdējis? Tas ir tas atkārtojums karš? Jā, tieši tā, atkārtojuma karš no Padomju Savienības puses. Nu, kāds ir tā dzirdējis? Tā, nākošo, jā. Un tagad nepieciešams ir īsti raksturot to, kāda bija situācija starp Somiju un Padomju Savienību. Somi saprata, ka Padomju Savienība agri vai vēl te viņiem uzbruks. Un tāpēc Somija bija skaidrs, ka viņiem nepieciešams jauns sabiedrotais. Kaut kāds stiprs. Un Somija bija skaidrs, ka tā var būt tikai Vācija. Tātad Somija kļuva par Vācijas jau sabiedroto, un Somijā ieradās arī vācu vienības, un tad Somija gatavojas uzbrukt arī Padomju Savienībai. Principā Somija tas galvenais mērķis bija kāds atgūt zemes, kas bija okupēts no Padomju Savienības jau puses. Ja? Bet kas notika? Pienāk 1941. gada jau 22. jūnijas, Somija pagaidām vēl neuzbruka, jo arī Somijas valdībā bija tā grūti izšķirties par to galīgo lēmumu uzbrukt Padomju Savienībai, jo zināja, ka tas izraisīs tādu neviennozīmīgu reakciju jau sabiedrībā. Tur bija ļoti tā sarežģīti, ja? Bet katrā ziņā Somija bija tomēr izšķirusies par uzbrukumu. Un kas notiek pēc 3 dienām? Pēc 3 dienām padomju aviācija sāk masveidā bombardēt Somiju. Uzlidojumi turpinājās jau 6 dienas. Jūs iedomājaties, tad jau 6 dienas jau padomju aviācija bombardē Somiju. Un tas bija laikā, ka Vācija bija jau uzbrukusi jau Padomju Savienībai. Tātad te jūs varat iepazīties ar to, kad tie uzlidojumi tātad notika, un kādi kādi bija postījumi. Un te šeit bildē jūs varat redzēt arī vienu no Somijas vietām, kas ir cietusi no padomju aviācijas uzlidojuma. Tā bija militāra agresija pret Somiju, pēc kuras bija jānotiek arī karaspēku uzbrukumam arī šeit Somijai. Ja? Bet pēc tā, ko izdarīja Padomju Savienība jau 25. jūnijā, jau Somija saprata, ka tagad viņiem ir brīnišķīgs attaisnojums, lai viņi var uzbrukt Padomju Savienībai. Un tā arī notika. Somijas tātad parlaments pieņem lēmumu, viņš pieņēma jau lēmumu par to, kad ir jāsaka karš ar Padomju Savienību. Ja? Un tas Somi kopā ar vāciešiem jau pārgāja pretuzbrukumā jau Padomju Savienībai. Tā. Nu, un te varat redzēt, te arī Turku pilsēta jau Somijā, kas arī cietusi no padomju aviācijas uzlidojumiem. Tā, tie, kas grib vairāk iepazīties ar šo tik maz jau pazīstamo karu, es aicinu jūs varbūt tie, kas prot krieviski, nākošais. Jau tie, kas prot krieviski, iegādāties šo grāmatu. Jā, tas ir Antas Stāļiniskais vēsturnieks, kurš ir sārakstījis grāmatu par šo 25. jūniju. Tāda muļķība vai agresija, jā? Tad tie, kas vēlas, var tad jūs varat nobildēt šo grāmatu. Viņš detalizēti izpētīs to, kā notika šī Padomju Savienības agresija pret Somiju. Jā? Droši bildēt, un tad varat aiziet uz kaut kādiem tiem Krievu grāmatu veikaliem, un tad jāpasūta, vai arī viņi tur jau ir šī grāmata. Un tad attiecīgi tātad iepazīsties ļoti detalizēti ar šādu te maz te pazīstamu Padomju Savienības agresiju. Jūs tur varētu vienu minējumu, kā tas jums izklausās. Ja Padomju Savienība uzbruka 25. Un vēl ar vienu pēc 22. datuma uzbrukuma Staļins neatzina, ka Vācija ir uzbrukusi. Sanāk, Padomju Savienība jau bija plānojusies, pirms nodevusi pavēles, uzbrukt Somijai pirms savu Vāciju. Ļoti iespējams. Es tik sīk neesmu šo tēmu pētījis, bet starp citu šeit ir vēl viens mīts, kas radies vai mūsdienās pa Staļinu. Kad it kā Staļins pēc Vācijas uzbrukuma esot totāli no visiem jau norobežojies, un ja vispār viņš nesot bijis jau pieejams. Protams, tā gluži nav taisnība. Jā, viņš bija saņēmis ļoti smagu triecienu. Viņš tomēr bija tā, ka 22. jūnija diena
dienas gaitā viņš saprata, ka tik tiešām tas ir karš. Jā, ka viņam tas bija smags trieciens, bet savu darbu viņš turpināja. Par ko liecina jau viņa darba grafiks, piemēram, tad kur viņš pieņem visus tos savus tuvākos līdzgaitniekus. Un saprotiet, ja Staļins būtu norobežojies no visiem, tad kā viņš varēja dot rīkojumu uzbrukt Somijai, ja? Skaidrs ir tas, ka viņš nebija norobežojies, ja? Viņš bija lietas kursā par visu, ja? Un viņš īstenoja militāru agresiju pret Somiju. Un tagad pats pēdējais, ko es gribētu jums jau uzsvērt, ja? Un tagad, kāpēc vēl joprojām daudz atsakās atzīt Padomju Savienību par agresoru? Šeit, protams, viss noteicošais bija jau tajā, kas notika pēc tam, ka Vācija uzbruka Padomju Savienībai. Mēs zinām, ka pēc tam Rietumu valstis izšķīrās par labu sadarboties ar Padomju Savienību un izveidojas tā saucamā koalīcija, ja, kuru veidoja ASV, Anglija un Padomju Savienība. Ja? Tātad, jā. Jā, un, protams, arī Francija. Ja? Šeit ir ASV plakāts, ja, kas veltīts šai koalīcijai. Ja? Un tādā veidā šī koalīcija bija visai dīvaina. Tāpēc, ka no vienas puses tur bija Rietumu valstis, no otras puses no otras puses tur bija noziedzīgā Padomju Savienība. Bet šī koalīcija Padomju Savienībai bija ļoti svarīga, jo tieši tādā veidā te viņa varēja noslēpt gan savu lomu jau kara izraisīšanā, un gan arī savus noziegumus un tā tālāk. Ja? Pēkšņi Padomju Savienība pārtapa par labo kaut kādu, ja? Bet tā bija tāpat Padomju Savienība, kas bija 39. un 40. gadā. Ja? Tā. Tā, ja? Un tad šeit mēs redzam arī šo te antinacistiskās koalīcijas plakātu. Ja? Tā. Vispār jāsaka ir tā, ja, par šo te koalīciju runājot, ja, kuru veidoja jau Staļins, jau Čērčils un Rūzvelts, ir jāsaka tā, ka Rūzvelts it īpaši bija lojāls pret Staļinu. Viņš Staļinam kādu ekonomisko to palīdzību sniedz, ja, tas ir Lendlīs un tā tālāk, ja, bez kurām Padomju Savienība, viņa nebūtu to karu ar Vāciju uzvarējusi. Ja. Rūzvelts bija ļoti draudzīgi noskaņots pret Staļinu un pilnībā Staļina režīmu un Staļina to politiku atbalstīja. Bet jautājums ir tāds, kāpēc? Kā izdevās jau Staļinam to panākt? Un šeit atbildi jau varētu slēpties, lūk šeit. Šeit ir tāda interesanta grāmata par Staļina slepenajiem aģentiem Franklina Rūzvelta valdībā. Tātad Staļina aģenti bija pat Franklina Rūzvelta valdībā. Un šie Staļina aģenti ietekmē Franklina Rūzvelta ārpolitiku attiecībā pret Padomju Savienību. Ļoti interesants pētījums, ja, tad, ja kāds grib, jūs varat droši nobildēt, ja, bet arī tāda maz zināma tēma par Staļina aģentiem Rūzvelta galmā. Tātad tas, kad Padomju Savienība apvienojas kopā ar Angliju, Franciju un ASV, tas arī ļāva Padomju Savienībai arī sevi parādīt jau pavisam citā lomā. Taču tagad mēs cīnāmies pret kopīgu pretinieku, ja, un tāpēc mēs esam labi. Tas, ka Padomju Savienība jau ko viņi bija 39. jau gadā darījusi, ja, tas tā kā netika apspriests. Ja. Un tagad ir par Nīrnbergas tribunālu runājot. Ja. Paskatieties, kura no šīm koalīcijas valstīm jau mūsdienās Anglija, jau Francija, ASV un Krievija, ja kura visintensīvāk dreb par šo Nīrnbergas tribunālu un mēģina viņu aizstāvēt? 3 reizes jūs varat minēt, kura valsts? Protams, ka Krievija. Krievija, esat ievērojuši, ja? Krievija visu laiku atsaucās uz Nīrnbergas tribunālu. Visu laiku, tātad bez apstājas. Tas Nīrnbergas tribunāls Krievijai ir viens no galvenajiem ieročiem, kuru Krievija arī izmanto, lai aizstāvētu sevi. Un brīžam liekas, ka tas Nīrnbergas tribunāls ir tas, pie kā Krievija pieturās kā pie pēdējā salmiņa. Skaidrs, kāpēc? Tāpēc, ka Nīrnbergas tribunāls ļāva Padomju Savienībai tātad izvairīties no atbildības par kara izraisīšanu un par kara noziegumiem. Ja? Jo mēs zinām, ka Nīrnbergas tribunālā netika apspriests, tur netika apspriests ne šīs Molotov-Ribbentropa pakts, ja? Ne tur tika apspriests arī Padomju Savienības agresija pret Poliju, pret Somiju, pret, teiksim, Baltijas valstīm un tā tālāk. Ja? Jau mēs varam redzēt, cik daudz ir falsifikācijas. Un pat cik tas bija starptautiski mēroga jau tribunāls.
tribunāls. Jā, līdz ar to lūk, šādā veidā Padomju Savienība ļoti labi varēja izdarīt to, kas viņiem bija izdevīgi. Jā. Tā, respektīvi, ka viņas noziegumi un agresija tiek notušēti. Un tāpēc Krievija tik izmisīgi pieturās pie tā Nierbergas tribunāla. Nu, tad jūs varat iedomāties, cik ļoti Padomju Savienība ir vainīga kara izraisīšanā, kad Krievija tik izmisīgi pieturās pie šī tribunāla, ja, kas maigi izsakoties, nav bijis jau juridiski objektīvs ļoti daudzos gadījumos. Ja? Nu, lūk, tā. Un tagad pats noslēdzošais. Nu, un pēc otrā tā pasaules kara, taču Padomju Savienība neapstājās. Pēc otrā tā pasaules kara jau Padomju Savienība jau turpināja uz savu ekspansiju un centās nostiprināt jau savas iekārtas Āfrikā, Latīņamerikā, Āzijā. Ja? Un mēs redzam, kāda bija Padomju Savienības rezultāti. Nu, tā kā gluži sarkanu visu globus neizdevās jau pataisīt, ja? Bet redzam, ka diezgan liela daļa tātad, ja, Latīņamerikā, ja? Tātad Āfrika, Āzija un tā tālāk. Ja? Tad Afganistāna jau tuvija austrumi, kur Padomju Savienība mēģināja varot savu ietekmi. Un tagad Padomju Savienība ir beigusi pastāvēt. Bet tagad pie varas ir VDK režīms Krievijā, kurš grib atjaunot šo padomu. Bet tagad Krievijā šī Padomju Savienība ir beigusi pastāvēt. Bet mūsdienu Krievijā pie varas ir VDK režīms, kurš grib atjaunot šo padomi, impēriju no jauna. Bet tas neizdosies. Lai kā viņi arī to mēģinātu, tas neizdosies. Un es pateikšu jau kāpēc. Šeit es gribētu jau parādīt jau vienu savu vēsturisko atziņu, jā, pie kuras es pats esmu nonācis. Ka cilvēks vēsturē nav bijusi neviena impērija, kas pēc savas sabrukšanas būtu atjaunojusies. Nav tādas impērijas. Tātad nesenā Asīrija, tātad nesenā Roma, ne arī Vācijas impērija atjaunosies jau kādreiz, un neatjaunosies arī Padomju Savienības impērija. Lai kā arī to Kremlis arī mēģināt arī darīt. Tā kā nekas arī nesanāks. Lūk tā, ja, tā kā šī ir tāda atziņa no manas jau puses. Tā, un ar to visu es gribētu šo lekciju arī noslēgt.